sauc Olafs Taube, un es esmu tetovētājs. Es strādāju Collective Art and Tattoo Studio, un vēlējos jums pastāstīt par to, kā izvēlēties savu pirmo tetovējumu. Es savu pirmo tetovējumu neapdomāju nec dizainu, nec izvēlējos pareizo meistaru. Tāpēc es vēlējos jums pastāstīt par to, lai jūsu pirmais tetovējums jums sagādātu prieku visu mūžu garumā. Pirmais, kas jums jāuzdod pašiem sev, ir, vai jūs tiešām vēlaties tetovējumu. Ja pirmā doma jūsu galvā ir tāda, uztaisīšu, ja man nepatiks, vienkārši izņemšu ārā ar lāzeru, tad padomājiet vēlreiz, tad jums tetovējums nav vajadzīgs. Jo es šaubos, vai jūs gribēsiet iztērēt 10 reizes vairāk naudas, lai izņemtu tetovējumu, un tas ir arī 2 reizes sāpīgāks process, gan jums, gan jūsu māciņam un ķermenim. Tā kā padomājiet kārtīgi. Tātad, ja esi nolēmis taisīt tetovējumu, tev jāizdomā kādā stilā, kas tas vispār būs, vai tie būs mātes portrets, vai metamie kauliņi un džokers, vienalga. Tātad, iedvesmu no kurienes ņemt, pilnīgi brīvi. Internets, televīzija, tavs mīļākās grāmatas, mīļākie ziedi, vecmāmiņas Ziemassvētku karti, pilnīgi vienalga. Jo vienīgās robežas ir tava iztēle un tetovētāja, jeb mākslinieka prasmes un pieredze. Jo mūsdienās gandrīz jebkāda veida attēlu var uzlikt uz ādas. Tātad tev ir jāizdomā, kādā stilistikā tu to vēlēsi. Tātad, ja tu esi vairāk grafikas cienītājs un tev patīk vienkāršas formas un līnijas, varbūt tevi interesē old school veidu tetovējumi. Tie ir ļoti vienkāršot dizainu, skaidri nolasāmi, grafiski, melnām ēnām, ļoti ierobežotu krāsu paleti, bet viņi strādā, ja viņi pareizi uztaisīti. Tātad, ja tev patīk krāsaini darbi, tu gribi, lai tev āda vienkārši kliedz, jā, es esmu krāsains. Varbūt tev patīk ņūsku veidu tetovējumi, kas ir balstīti uz animāciju, deformētām formām, un tu tiešām gribi kaut ko tik greizi uzlikt uz ādas, tad tev varbūt šis stils ir piemērotāks. Bet jārēķinās to, ka tas aizņems ļoti daudz laika, jo krāsas ir nenormāli daudz. Bet, kas jādara. Tātad, ja tev patīk vienkāršas formas, vienkārši melna tuša sev uz ādas, tad tev varbūt jāizvēlas tribal stilu tetovējumu. Galvenais viņa nosacījums ir, lai viņi pieguļ ķermeņa formai, jo ja viņi nepieguļ, tas izskatīsies drausmīgi. Bet ieteikums, ja tu vēlies savus ādas tribal stilu tetovējumu, vienalga vai tas ir no indiāņiem, no Fidži salām vai no mauriem, vienalga izpētis saknes, no kurienes tas ir cēlies un kam tas ir paredzēts. Jo es šaubos, vai tu gribēsi sev uzlikt uz ādas tetovējumu, kas īstenībā nozīmē, es nocirtu savam ienaidniekam galvu, jo tev jāzina tas, ko tu lieci sev uz ādas. Tātad, mazs ieteikums tev. Mēģini izvairīties no dizaina, kas ir tavs mīļākās grupas logotips vai tavs tagadējās draudzenes vārds, jo tavu galva mainīsies līdz ar gadiem un cilvēki iet, laika mainās. Varbūt jau rītdien tavu draudzene vairs nebūs tavu draudzene. Tāpēc padomā kārtīgi, ko tu vēlēsi savas miesas. Tātad, ja tu atradi pareizo dizainu, atliek atrast tikai pareizo meistaru. Jebkurai studijai ir pieejama mākslinieka portfolio, kur tu var apskatīt gan jau uztetovēts tetovējums, gan šī cilvēka skices vai gleznas, vai jebko citu, ko viņš veido, māksliniecisku. Tātad, ja tu redzi jau gatavu tetovējumu, tad tu redzi arī attiecīgu kvalitāti, ko spēj šis meistars tev dot. Tātad, ja tas, ko tu redzi portfolio, tev apmierina, droši dodies pie šī meistara. Un vēl viena lieta. Nebaidies neko jautāt. Jautā visu, kas tev ir uz sirds. Par tavu dizainu, par nozīmi, par krāsām, par kopšanu, jo tetovētājs, viņš brīvi atbildēs uz jebkuru no taviem jautājumiem. Un tu vari droši apgriezties un doties prom, ja tev neapmierina šī cilvēka attieksme. Ja viņš ir rupšs, nezinu tikai dēļ tā, ka viņš par 10 latiem lētāk uztaisīs tetovējumu, vai tiešām ir vērts sabojāt sev nervus un doties pie šāda tetovējuma, kas par tevi izturēsies, tā kā viņš izturēsies. Kad tu nāc uz studiju, pirmkārt, neesi ierēdis, jo tad pilnīgi neviens tetovētājs tev netetovēs, ja tu būsi iedzēris. Otrkārt,
esi paēdus vai paēdis, atkarīgs no tava dzimuma. Jo tavam ķermenim būs pietiekami ilgu laiku jāatrodas nērtā pozā un jāiztur pietiekami daudzums sāpju. Tāpēc tev jābūt spēkam, lai to visu izturētu. Un treškārt, mēģini izvēlēties apģērbu, kurš tev nav tik ļoti žēl un nenāc ar savu krutāko Gucci blūzīti, jo tetovēšanas laikā ir iespējams, ka tušas pilieni vai asinis vai kāda cita veida izdalījuma, kaut vai pat kafija, vienalga kas, var notikt negadījums un uzlīt viss tas pasākums virs uz tavām mīļākajām drēbēm. Tāpēc izvēlēs piemērot apģērbu tetovēšanai. Tātad, pirmais solis, ja esat atraduši vietu, kur tetovēt, kurā zonā. Jebkurā gadījumā cilvēka ķermenis ir klāts ar matiņiem, un viņi būs jānoskuj, lai varētu tetovējumu veikt. Bet neuztraucieties, jūs netauksiet atpakaļ kā šīs te čalītes. Nākamais solis pēc skūšanās, tetovētājs uz tavas ādas uzliks stencilu, kas teorētiski nozīmē, viņš tavu dizainu sadalīs līnijās, kontūrās, un šī kontūra skice tiks uzkopēta uz tavas miesas. Un tādā veidā tu vari kontrolēt to, kā tetovējums izskatīsies. Pieņemsim, uzliekot stencilu uz rokas, tur pēc tam droši pie tas spoguļu un kustināt, tirināt un saprast, ka nē, es tomēr negribu, lai tā puķīte atrodas šeit, es gribu, lai viņa atrodas 5 mm zemāk. Tas droši ir notīrāms un izdarāms vēlreiz. Jebkuram tetovētājam adatas un mašīnas jāsagatavo tad, kad klients to redz. Ja jūs esat atnākuši uz studiju un tur jau adatas ir sagatavotas, jūs droši varat pateikt, vecīt, es gribu adatas pārlieciet. Tāpēc, ka es nezinu, kas ir pirms tam bijis, un jums ir tādas tiesības. Jo visas adatas ir atsevišķi iepakotas, nosterilizētas, un tā tālāk un tā joprojām. Tāpēc adatas tiek ievietotas klientam to redzot, lai nerastos nekāda pārpratuma. Vai tas sāp? Jā, protams, ka tas sāp. Sāpes slieksnis katram cilvēkam ir pilnīgi individuāls. Bet sāpīgākās zonas ir krūtis, galva, seja, pirksti, plauksti iekšpuses, pēdas. Jā, tas arī nosauc visu ķermeni, bet tas nav būtiski. Sāpes ir izturams, tas nav nekas traks. Sievietēm sāpes slieksnis ir augstāks nekā vīriešiem, tāpēc parasti čikstētāji ir vīrieši. Tā kā meitenes droši nāciet, jums nesāpēs. Tagad parunāsim par kopšanu. Tetovētājs jūsu tetovējumu zonu ietīs plēvē. Šī plēve jānotur jums ir minimums 4 stundas. Protams, katram tetovētājam ir savu recepti, kā kopt tetovējumu, bet es izstāstīšu lielos vilcienos. Tātad pēc 4 stundām jūs noņemat plēvi, pēc tam jūs tetovējumu zonu nomazgājat no liekās tušas, limfas un asinīm. Notīrat viņus tīru, nedaudz ar remdenu ūdeni un antibakteriālajām ziepēm. Pēc tam šo vietu sasmēriet ar Bepanthen Plus, jo, diemžēl, Latvijā nav speciāli pēc tetovēšanas krēmu, tāpēc Bepanthen Plus ir labākais, ko mēs varam atļauties. Pēc tam šo procesu ar mazgāšanu un krēmu lietošanu atkārtojiet 3 līdz 5 reizes dienā, nedēļu. Nedēļu šis tetovējums ir jākopi pilnībā, tā kā jūs viņu smērējat. Tātad atceries, 50% darba veids tetovētājs, otrs 50% veids tu pats ar tetovējumu kopšanu. Tāpēc arī pēc tam, kad tev tetovējums ir sadzījis un nokritus viss kreveli pēc šīs nedēļas, tik un tā tev ir jārūpējās par savu ādu. Kad tu izej saulē vasarā, lieto pretapdeguma krēmu. Vienmēr, pilnīgi un vienmēr, jo tad tetovējums vienmēr saglabāsies sulīgs un spilgts ar krāsu. Un tagad pastāstīšu par to, ko jūs nedrīkstat darīt. Jūs nedrīkstat iet pirtī, saunā, jeb kādā citā tvaikveidīgā krātuvē, telpā, vienalga. Jūs nedrīkstat iet uz peldbasēnu, peldēties arī atvērtā ūdenī jūs nedrīkstat. Jūs nedrīkstat dzert grādīgos dzērienus. Šajā gadījumā visvairāk izvairīties no rūkstošiem dzērieniem, kā šampanietis, sidrs, alus un tā tālāk un tā joprojām. Un mēģiniet izvairīties no pastiprinātas svīšanas. Mums fitnes zālī, diemžēl, nedēļu nebūs jāiet. Bet kopsumā, vienkārši šo nedēļu pavadiet mierīgi. Tātad, rezumējot visu iepriekš dzirdēto informāciju, atceries. Pirmkārt, izpētīt savu tetovējumu dizainu līdz galam. Otrkārt, atrast attiecīgi meistri, kas šo dizainu spējas
uztaisīt. Treškārt, atceries, ka tas nedaudz sāpēs. Un ceturkārt, galvenais kop viņu. Jo, ja tu viņu kops, viņš tev kalpos līdz mūža galam.